par vairāk īstermiņu makroprognozēm. Kā jau teicu, iepriekš brīdināju, tā ir ārkārtīgi riskanti nodarbošanās, tāpēc, ka draudētu atlaišana no darba, jo visi ir sen samierinājušies, ka prognozes ir neprecīzas un vai pat, lai neteikt, ka nepareizas. Vienkārši riskanti, tāpēc, ka, nu jā, prognozes ir. Pēc tam visu laiku ir jātaisnojas, kāpēc prognozes ir nepareizas, bet vismaz atšķirībā no meteorologiem mēs protams, paskaidrot, kāpēc. Nevis vienkārši atnāc mākots, atpeldēja un izlīd lietas. Jā, tie stabiņi, ko jūs tur redzat, viņi ir vēsturiski, man ir mainījušies gluži kā tie stabiņi skaņu režisoru pultī. Bet, katrā ziņā, jā, balstoties uz pašai zināmo, būtu tā kā sagaidāms, ka būs tuvākajā nākotnē, būs Latvijā izaugsme bremzēšanās. Augšējais grafiks tātad ir izmaiņas gada griezumā, apakšējais ceturkšņa griezumā. Vai tieši tā būs? Protams, ka tieši tā nebūs, bet, jā, ir jau kaut kādu gadu visi teikuši, ka, labi, izaugsme ir strauja un tūlīt tā bremzēsies, un tas kā nenotiek, un, ja mēs paskatāmies apakšējo grafiku, tad pēdējos 4 ceturkšņos drīzāk ir tā kā izaugsmes pātrinājums. Bet, jā, ko lai tad piebilst, šobrīd ir kā tie signāli, kas liecina tiešām, ka izaugsme bremzējās, tiešām ir tik spēcīgi kā vēl nekad. Tā kā kādu laiku droši vien, ka būs atkāpšanās no tās tendences, ilgspējīgi uzturamā izaugsmes tempā, kā es teicu, 4–5%, droši vien būs varbūt drusku mazāk dēļ visiem labi zināmiem notikumiem Eiropā, bet tam nevajadzētu turpināties ļoti, ļoti ilgi. Pie pārējo Baltijas valsts prognozēm nonāksim. Galvenie kā loģiski argumenti, kāpēc Baltijas valstīm būtu jāturpina augt strauji. Vienu jau minēja, tad šie struktūrālie aspekti joprojām, es teiktu, neizmantotais potenciāls, salīdzinoši augstais ienākumu līmenis un kaut kādā ziņā, drīzāk jāsaka, salīdzinoši augstais izglītības līmenis un daudzajādā ziņā arī infrastruktūras kvalitāte attiecībā pret ienākumu līmeni Baltijas valstīs. Latvijā algas reizes 4, teiksim, zemāks nekā Vācijā. Ir pierādīts, ka Baltijā ir iespējams panākt ļoti augstu darba ražīgumu līmeni visplašākajā nozara klāstā. Tirzniecība, lauksaimniecība, rūpniecība, finanses. Ja kāds to nevar, tad tā ir šī uzņēmēja problēma tiem, kas to var, un vēl vairāk tiem, kas strādā eksportā. Viņiem ir iespējams maksāt Baltijas algas, bet ģenerēt Vācijas vai Zviedrijas līmeņa apgrozījumus uz vienu strādājušo neticīgi ir labi pelnīt. Tātad ir izaugsmes perspektīva. Lielākās bažas tiešām šobrīd ir par īstermiņu tendencēm, bet ir pilnīgi iespējama situācija, ka Latvijā eksports kādu gadu vispār neaug, bet izaugsme saglabājas 2–3% līmenī vismaz, jo patēriņš ir tiešām ļoti labi iešūpojies, un tam procesam ir jau, zinām, inerts, tātad sākumā atgūšanās, protams, sākās ar eksporta kāpumu, bet, tā kā radās nauda vairāk patēriņam, patēriņš savukārt palielina darba vietu skaitu, jo daudz vairāk cilvēku strādā patēriņā nekā rūpniecībā. Tas savukārt palielina optimismu, palielina ienākumus un vēl vairāk palielina patēriņu. Un kādu brīdi šis process var tā kā rīpot uz priekšu, protams, ne bezgalīgi, kā mēs to pārliecinājāmies, un pārāk ilgi nebūtu vēlams, bet kādu laiku tā kā var. Tā kā gan Latvijā, gan pārējās Baltijas valstīs ekonomikas izaugsme jau diezgan stabili balstās uz vairākām kājām. Un arī ar to pasauli kopumā nav tik slikti, kā runā. Nākamā gada konsensus prognoze, manuprāt, ir jau augstāk par šī gada sagaidāmo iznākumu.